uz ielas un jūrā atšķirās veids, kā mēs uzzinām, ka mums ir galvenais ceļš un ka mums būtu jādod ceļš. Atšķirās arī veids, kā mēs dodam ceļu, jo uz ielas parasti mēs apstājamies un palaižam otru, tad jūrā tās var būt gan kursa izmaiņas, gan apstāšanās, un dažkārt pat kuģošana atpakaļgaitā. Piemēram, krastā mēs ieraugam tādu trīsstūri, zīmi dodiet ceļu, un uzmanīgi skatāmies, vai pastāv kaut kāda sadursmes draudi, un vai ir kam dot ceļu. Ja kāds tuvojās, tad mēs apstājamies, palaižam šo mašīnu garām, un tad tikai paši braucam. Jūrā mēs visu laiku vērojam apkārt un mēģinam noteikt, ir sadursmes draudi vai nav sadursmes draudi. Ja nav, viss ok, kuģojam tālāk, vērojam, vai neizveidojās ar laiku. Varbūt viņš kaut kā pagriežās un atkal tad tagad ir. Un savukārt, ja šie sadursmes draudi ir, tad ir jāizvērtē situācija, jāsaprot, kāds ir kuģa status, no kuras puses viņš tuvojās un tā tālāk. Respektīvi jāsaprot, vai viņš mums dos ceļu, ja mums ir pienākums dot ceļu viņam. Par tālākām rīcībām es pastāstīšu nākamajos rīlos, tā kā mācies kopā ar Nautika LV un varbūt pat nokārto atpūtas kuģu vadītāju tiesības. Tas tiešām ir diezgan interesanti. Un ja mācās, tad pat viegli.